Labdien! Šodien es paņēmu kastu ar kasetēm no viena laba cilvēka. Ja viņš gribēs, tad viņš var komentāros sevi ieteikt. Tā kā man nav nejausmas, kas ir iekšā. Absolūti nav nejausmas, kas ir šajās kasties iekšā. Sāksim ar mazāko kastu. Wow, par striķīšiem. Čau, J1! Man kasetes sūtīja viens labs cilvēks. Atdeva, vienmēr sakot, es te tagad izpakoju. Sveiks, bro! Es šodien slimoju, vēl pie ekrāna nesēdēšu. Es domāju, ka jāizpako to, ko man te atsūtīja. Šitā man ir. Tā jāskatās, lai jūs arī redzat. That's new. Music's Heroes. Ok. Šitas izklausās, ka man patiks, ja? Tā. Šitāda kaseta man nav bijusi. Tas ir kaut kāds hibrīds ar veco un jauno. All right. Ja aizpūšu gadus šlageri izlasa. Ok, te arī iespējams varētu būt kaut kas interesants. Tā, Evers Šits. Uzvārds jau ne fantastisks. Tā, es neatceros, vai es biju šlageri klausies. Šlagerīši. Ok. Viņa ārā stāvēja pakomāntā, tāpēc viņas izņemot uzreiz iesvīst. Ok. Ok, vāciņš no 12. bet kasete no 3. Nice! Nice. Šis man patīk, kāds Latvijas deju mūzikas izlasa. Nice. Šlāgeru pavasars, bet izstāst, ka kasete nav īstā. Tur varētu būt kaut kas vēl interesants. Ok, labi. Tā. This should be good. Like Wonderful Life. Te ir labas dziesmas. Paldies, bro. Par laikiem. Veselu čupu. Es esmu redzējis, kur TikTokā tu tikai tap, 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 tap. Man vienu brīdi pat nebija nejausmas, ko tā tapošana dod, bet es saprotu, ka tas ir, lai paceltu tavu laivu, tā kā, lai parādītu laivu vairāk cilvēkiem. Tā kā. World of Beautiful Dancing Hits 6. Ok, šitādi izlases pat nebija zinu. Ok, tā, Melnais vīns Kaugurieši. Šitāda grupa ir dzirdēta, bet no galvas nezinu. Tā, Latvijas zvaigznes. Man liekas, ka man bija iedota kasete digitalizēšanai Latvijas zvaigznes 1999. Kas mums te ir? Parādīt. Hameleon, Porgans, Koļa, Drēģeris. Vai? Ok. Tas būs interesanti paklausīt. Johnny Hits! Oh my God! Un arī pareizā kasete. Wow! Šitos ir tik šausmīgi grūti dabūt šitās kasetes. Ej, tu nost! Super liels paldies tam, kas man šito atsūtīja. Fantastic! Es ceru, ka par ierakstu, bet ja arī nav, es varu ierakstīt pats savu. Super! Šitas ir Maples. Te ir kasete no Maple.
Vāciņš ir cits. Varbūt kaut kas interesants. Tā, ir Jāņa nakts. Ok. Eiro, droši vien. Nav, šitas ar mani bijis. Bet šities te Goldstar pop kasetes man baigi patīkās. Tā kā, ja šitam te nebūs ieraksts vai kaut kas labs, tad es varēšu pārakstīt kaut ko priekš sevs. Klaidermans, ok. Nav jausmas, vai tā ir īstā kasete. Mums ir bišķītiņi arī kaut kādi defektiņi, kā mums te ekrānā redzams. Man ir speciāli no vecajiem laikiem viņš tāds saglabājies, lai es varu ērti pārtīt. Ok, jā, vienmēr sakot, šitā būs jāklausās. Tas mums te vēl ir palicis pēdējā kasete šeit. Čau, Gustav! Es šodien atpūšos no ekrāniem. Ok, pakosim vaļā lielo kasti. Oh my god. Te ir tik daudz kaut kas. Ej, tu nost, es nezināju, ka ir 7. Ej, tu nost, es nezināju, ka šitas ir 7. Es ceru, ka kasete ir īstā. Īsnībā es laikam pat zināju, bet es biju aizmirsis. Man šitādu bildi es pat atceros. Ej, tu nost, super. Šitā ir zelta kaste, šlagera parāda 14. Ok, šeit no šitām arī. Nē, šitās man, es pat cik savā TikTok kanālā lieku kasešu video, tad viens cilvēks man atdeva savus kasetes, tā kā, lai neizmestu ārā. Viņam žēl mest ārā bija, viņš vienkārši atdeva man ar domu, kad man varētu kaut kas noderēt. Tā kā, no turienes man tās kasetes, es esmu ļoti pateicīgs. Žānis Sotaks, jā, šito es biju dzirdējis, man pašam nevisai, bet, jā. Šitā kasete, numur 1 man kādreiz bija, redz un UFO, man liekas, te bija, jā. Pat oriģinālais, ok, labi, tā, ok. 2 kasetes jau ir fantastiski, tādas, ko es meklēju. No vecajiem ratiņiem arī man ir šis tas, kas man patīkās. Jā, tagad uz sitiena. Tienā ir šī dažas dziesmas zināmas, bet kasete izskatās, ka nav īstā. Ok. Dziesma izlasa 97. Ok, šitāda izlasas man nav bijušas. Tā. Kaut ko klepu šodien. Vai bija šī pelējums? Ekrānā var redzēt, nevar redzēt. Es ka nevar redzēt. Tā bišķi, ka pelējums ir redz, ko, ka griež, tā var redzēt, ka lentai virsū ir kaut kāda sūdiņa. Labi, tas vēl nav teikts, ka beigti ir dažas, kurām vēl nav satraumēta pati lentes virspusi. Kas šitas ir? Līga. Ja tā ir oriģinālā kasete, tad ir īstenībā nice. Es biju digitalizējuši to albumu. Nebija visai labā kvalitātē, varbūt, ka šis būs labākā. Vismaz vāciņš ir daudz labākā kvalitātē, to es varēšu ieskanēt un diskogā ielikt. Jā, Gustav, iespējams, ka tu esi vienīgais. Es arī negaidu, ka baigi daudz cilvēku pieslēgsies, jo pašlaik ir darba laiks, un es vienkārši laižu laivā, lai pēc tam ierakstu nopublicētu. Bardaks 800. Bardaks 800, tas, man liekas, ir Freds un UFO. Sveiks, Reini. Ir kāds VHS kasetes, ko pārdot, vai mums latviski? Latviski? Jā, latviski, man liekas, ka ir vēl palikušas tās Latvijas televīzijas kasetes. Tās ir latviešu tur koncerti vai kaut kas tam līdzīgs tur bija. Tā kā tās vēl ir. Facebook Marketplace'ā viņas ir. Vai šitai ar pelējums? Var redzēt. Skatīsimies. Vienīgi jums 6. Tā. Sveiciens Pirkus, jā. Sveiciens no Drēliņiem. Pirkusam Anglijā.
favorīts. Šitas sen nav bijis man. Kādreiz bijis, neceros vai abas kasetes vai kā, bet Vecais ratiņš 5. Ok. Nice. Kaut ko klepus uznāca dikt. Vasaras populārākās. Pagaid, šitas ir cita kasete. Bet nice. Tās vasaras vispopulārākās dziesmas, tur ir laba mūzika. Tas ir tiem, kuriem tāda patīk. Tā, šitas ir nezināms Smokey. Smokey gan es zinu. Jātājums, vai te ir oriģinālā kasete, bet Smokey's Greatest Hits, tos pat es varētu, ja tur ir sūdīga kvalitāte, ierakstīt sev pa jaunu. Tā man patīk. Tā būtu kaut kas interesants. Tā, ok. Šitā gan ir kaut kur bijusi dikti. Sliktā vietā, bet es domāju, ka es viņu attaisīšu, iztīrīšu un lenta uz ātro izskatās ok. Kā ir pati grupa. Tā. Reflex, tā būs krievu mūzika. Tas nav priekš manis. Albano. Well. Šitas man varētu patikt, ja tur ir tas. Es arī varu pārrakstīt. Tā, šitas ir šlāgan mūzikas, kurš tas ir 964, man liekas, ka šitā man ir, bet es visticamāk šito sēriju nekolekcionēju. Kapela Sandra. Jā, šitā bija ļoti populāra 90. Ok. Reku ir trešā mūzika. Tagad jautājums ir, kur mums te bija? Palika. 12 dēļas no šito kasetu varam ielikt ritīgajā. Tikai arī bija spēlējums. Es ceru, ka nebūs satraumēta lenta. Tā, bet vismaz ir ar ritīgo vāciņu. Tā, tad ir šitais. Ar cerību, ka arī ir oriģinālā kasete. Jau gan šodien klepus uznāca. Vai es pat daudz laikam runāju. Cik tur kastetes man teica, ka kaut kādas 40, 50, bet man sāk izstīties vairāk. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 4, 6, 35 kasetes, šitā ir 36, bet vēl te reku iekšā ir tik daudz. Es domāju, ka te ir pārpa 100 viņas. Man būs ko skatīties un būs ko klausīties. Tas ir stabili. Kaut kāda bērnu kasete. Ja viņai ir vēl laba lenta, arī izstāsta, ka pelējums bišķīt ir. Bet nekas. Es ceru, ka vismaz puse no šitām būs labā stāvokļa. Tā kā lietojams. Tas būtu forši. Francis Goja. Šitādu gan es pirmo reizi redzu. Es interesanti paklausīties, vai tas ir kaut kas tāds, kas man varētu patikt. Bet šitā te saņemot visādas kasetes, man vienmēr patīkās, ka ir kāda jauna mūzika dzirdēt, ko kaut kādos Spotifyos vai kur tur to nedzirdtā. Šitas visticamāk nebūs lietojams. Šitās te PSRS laika kasetes parasti, PSRS ražotās kasetes parasti ir čau, tad viņas nostāv un viņas ir principā beigtas. Ir par retam, kas skan, bet es skatos, ka te ir laba mūzika iekšā. Šito varētu pēc tam ierakstīt pa jaunu un labā kvalitātē. Tā, kas mums tas tāds Imants Kalniņš. Par lietām, kuras tā ar nekad nepāriet. Ok, es nezinu, vai šito esmu dzirdējis, bet to es arī paklausīšos. Tā, super diskotēka hīts, 77, tā, šitā man nav. Ar nosacījumu, ka tā kasete ir ritīgā, bet šitā konkrēti man nav. Tā, Helēna. Tas droši vien, ka teleseriāls, nē. Šitais nebūs man. Latvija. Tā ir laikam līgo izlase. Man liekas, varbūt arī, ka ne. To es pēc tam paklausīšu. Rokas jau pišķīt netīras paliek. Jā, es mēģinu kolekcionēt konkrētas sērijas, kas man kādreiz bērnībā bija. Es gribu savākt atpakaļ viņas.
Līvi? Wow, es pats gan neklausos, bet es zinu, kad ir kas klausās, iespējams to kaseti varēšu samainīt pret kādu, kas man būs vajadzīgi. Tā, dziesmu svētki, tā. Šitos gan man nepatīk klausīties, man patīk labāk studiju ierakst. Tā, kas mums te ir? Vācu akordeonu šlāgeri. Ok. Labi. Arī bišķi pelējam. Kas tas tāds ir? Kāds man grib kohost? Es pagaidām kohostus neņemšu. Es tā domāju, ka pagaidām es neņemšu. Tā man jāskatās ar ekrānā, un es ekrānā baigi negribu skatīties. Es tā ik pa brīdim uzmetu acis, paskatos, kādi komentāri ir. Bet es pagaidām ekrānā baigi negribu skatīties. Vēl pavisam nav nomierinājusies. Imants Kalniņš būtu vējiņi. Un kaut kādas kasetes no Imanta Kalniņa bija. F.R. David, nice! Man no šitās te, reku Johnny atbalsts, šitā sērija, tā, ko es krāju, Super Dance Hits ir tā, ko es krāju atpakaļ, tās, kas man ir bijušas. F.R. David, es tikai vienu zinu vārdu, to words. Nē, es zinu vēl, pick up the phone, to es zinu. To būs interesanti klausīties. Vēl viena ok kasete. Man nosacījuma, ka tā kasete ir īstā arī laikam ar pelējumiem bišķīt. Ok. Tas varētu būt interesanti. Tā, ir kaut kas pašrakstīts. Līgo dziesmas pirmā daļa. Ok. Ja ne, tad citā ir laba pārrakstīšanai. Tā, ok. Otrais slānis. Tas arī pēdējais slānis. Gobziņš. Mums ir ienācies gobziņš tagad. Un izskatās, ka oriģinālā kasete. Īstenībā jau divas, man ir viena šitā neoriģinālā, un tagad šitā ir otra oriģinālā. Ok. Uz tie vāciņi jāpatīra. Ziemassvētku dāvana. Šitas ir no vecajām atbalsta laika. Ziemassvētku izlasēm man patīkās šitie te noformējumi. Forši. Iespējams, ka kasete arī ir īstā un izskatās, ka bez spēlējiem tas varētu būt jauki. Nezinu par kvalitāti, bet vienmēr jau Johnny Dance Hits! Tā, 8. gan man ir, bet iekšā nav oriģinālā. Man liekas, ka man 8. Johnny Super Dance Hits ir, bet šitā arī ir no sērijām, ko es krāju. Un kādreiz bija gan lielie numuri, kaut kādi 11, sākot no 15. man liekas, ka man bija. Bet es gribu sakrāt arī visus viņus, tāpēc, ka vairāk vai mazāk man tā mūzika patīk, kas tur iekšā. Ilčiks! Šitās ir labas dziesmas, te ir vairākas, kas man patīkās, kaut vai tie paši mākoņi. Vēl bija viena, man liekas. Tagad, man liekas, ka laikam šitajā viņa nav. Nē, ar pasauli nepietiek. Tā man ritīgi patīkās no Ivčika albuma. Tā, kas mums vēl ir? Tā, šitas ir diskotēkīts. Drēģeris. Ok, meita mājā lukturs. Tas droši vien būs nerātnās dziesmas. Kaset izskatās puslīdz ok. Visnībā var uzmest tāds kāds dziesmas tur ir. Tā. Alts Drēģers, 11. plate. 91. gads. Un pēc tam ir vēl kaut kādi šlāgeri parādi. Ok, būs jāpaklausās, varbūt tāds kas tāds, kas ir sen nedzirdēts. Tā, kas mums vēl ir? World Hits, All Stars Disco. Ja tie ir oriģināli izpildītāji, izskatās tīri, ok, izlasa. Es pagaidām neņemšu kohostu, tie, kas mēģina tā kā pieteikties, jo es apskatīšos tās kasetes un es nezinu, ko es pēc tam darīšu, es turpināšu laivu. Tā, aktieru balli, bet man liekas, ka kasete nav īstā, jo kasete ir mēpuls, tā kā tur var būt viss kaut kas vēl. Vai. Mazais patskanis, tas ir bērnu dziesmas, bet šito kaseti arī es iespējams izmantošu, tā ir arī bijusi mitrimā.
Iespējams, varēs izmantot kaut kādām Džonija izlasēm, kas nav tev internets slikts. Un varbūt, ka man. Lai gan nē, man vajadzētu būt normālam internetam. Kas tev ar internetu raustās? Tev tieši manējais raustās vai viss raustās? Koļa. Tās kasetes ir pieprasīts. Man šis tas no koļa arī patīk. Viņam dažas ir tādas jautrās dziesmas. Ricky Van Sheldon. Superhits. Nav nejausmas šitā. Džeka, es nezinu, Ricky, un pat oriģinālā kasete. Es noteikti paklausīšos. Tā. Vēl viena kasete. Šitā gan laikam ir retāka. Es neesmu redzējis. Nice. Jautājums ir, vai kasete ir oriģinālā. Izstās Maple. Nē, oriģinālā tā nav. Kasete ir Maple, šitas ir gailīgs. Jā, Top of the Pop 23. Šitā varētu būt labs dziesmas. Kas mums te ir? Fancy medley. Wow, visādas. Šito būs jāapklausās pēc tam. Taču tā kasete man ir jau. Tā ir iet uz pārdošanu. Bišķīt kaut kas ir uz lēns, bet pa lielam ir Tā. Ir palicis. Vēl viena vasaras izlase. Tā, bet tā mums bija jau kasetē. Labi, to es pēc tam uzlikšu pareizi. Tranzīts, Favorīts, Ivčiks, Los Amigos, Sporgans, Mejers, Siksna, Skuja. Daudz zināmi vecie izpildītāji. Šitā kasete sen nav redzēta. Kādreiz, kad mazs bija vecmammai, viņas bija, man rītīgi patikās, kā viņi izskatās. Liekas, ka man vairs nebija tagad. Nice. Pelējam vismaz pašlaik. Vai jāapskatās, kas mums te tālāk ir. Laikam tā ir tikai tā vieta. Tas ir labāk. Jo man patīk, kā tā kasete izskatās. Nezinu, vai tā ir nostalģija vai kā, bet man patīk, kā tā kasete izskatās. Džonija atbalsts 4. Man gan šitā ir. Un pat 2, man liekas. Nē, 1. Kas ir šitas tāds? UC Pekonets! Holy shit! Oh my god! Tur, man liekas, ir pilnīgi debils dziesmas. Tā kā tas ir ar nolūku taisītas stulbās. Bet 11. man arī ir. 11. man jau ir, bet tas ir forši. Es varēšu samainīt. Nice. Tā, Scorpions. No šitiem ar man šis tas patīkās. Wind of Change, tā ir vispopulārākā viņiem dziesma. Nice. Kas tev no tiem cipariem nav? No Džonijiem? No Džonijiem man ir stākot no 7. uz augšu līdz 14. laikam. Un tad man ir 22. un pašrakstīts 21. Nē, kaut kas tam līdzīgs. Tagad no galvas, nepateikšu, man ir salikts kastē. No Džonija atbalstīm man trūkst 1., 2., 9. un 10. 9. man ir, bet ir beigta lenta. Un to gan es pārrakstīšu. Tā kā principā no Džonija atbalstīm man trūkst 1, 2 un 10. Kas šitas tāds vēl vispopulārākās dziesmas? Es domāju, ka te kaut kur no tām kasetēm ar savāksies pareizajos vāciņos, pareizās kasetes. Sony. Ir iekšā Country Western hitparāde. Country Nemezet Koži. Tālākozo. Tas var būt tāds, nezinu, kas tas ir. Poļu? Nē, poļiem vai... Nezinu, kas tas tāds ir. Bet tā ir country mūzika, man country mūzika patīkās. Ne visa, bet Rhinestone Cowboy, tā ir zinām. Šitā varētu būt interesanti, ja tā ir kvalitāte viņai ierakstam ir laba, varētu būt interesanti. Tā, kaut kādas 11 kasetes. Līgo Latvija 2, un kādreiz bija Līgo Latvija 1 laikam. Kasete arī ir īstā.
Tā. Amanda Lear. Un iekšā Smokey kasete. Follow Me, tā man laikam no Amanda Lear visvairāk patīkās. Viņai bija tāds tā kā non-stops, kur 4 dziesmas vienā ritmā sataisītas kopā ir. Tā man patīkās. Plate kādreiz bija. Man liekas, ka pat varbūt ir zelta akordeons, jā, šitas nevisai. All Stars Disco, kas mums te ir. Leonards Cohens, Army of Lovers, Smokey, jā, šitā arī īstenībā varētu būt labi izlasa, bet ņemot vairāk, 60. Šitā kasete varētu būt īstā. Taču tas arī varētu būt kaut kas labs, ko klausīties. Tā, vēl viens ok. Man ir viss ok kasetes? Wow! Redzēsim, vai pašas kasetes tur iekšā ir īstās, bet vismaz kastītes ir pareizās. Tā, Ilzes balli ar mušpapīru. Man liekas, ka man jau viena šāda kasete ir. Pirmā daļa. Te ir vairākas daļas. Ok, kaut kas tam līdzīgs man ir. Bet, jā, šitas nav īsti priekš manis. Kas mums ir Dance, Jadar. Tas te pat dziesmām ir iekšā. Cream. Anne Lee 2 times, to es zinu. Teaspoon, Got to Get You Back. Laikam nezināšu. Orange Ghostbusters, tā ir cover versija. Lana Dante zināma. Tas ir zināms. Ok, tas jāatklausās, kas izskatās bišķi pelējumu, bet es domāju, ka viņi būs dzīvi. Paldies, sveiciens Martai arī. Sveiciens visiem tur jums. Tā. Šitā balva vienīgi jums, tā, man liekas, ir katram, kam ir bijušas kasetes un patīk šlagera mūzika, tiem, man liekas, visiem ir šitās kasetes bijušas, tās mums par acīm. Bet šitā nav oriģinālā, un šitā varētu būt laba uz ierakstu. Tad pēc jāpaklausās, kas tur iekšā ir. Šitā ir arī bijusi sliktā vietā. Bet izskatās, ka bojājums tikai tajā atvērtajā vietā. Tas ir ok, to var piecies. 2 kasetes vēl palikušas. Paula Mauriat, Romantic Songs. Tādu nezinu. Speak Softly, Emanuel. Nav nejausmas. Bet paklausīšos, varbūt būs klausāma. Tā. Freds iesprauc vecīt. Noslēdzam ar jautru izlasi. Vai pat albumu, kas viņš skaitījās. Šits, te ir rupie Ziemassvētku pantiņi. Gan rupie, gan vienkārši tādi losīgie stulbie. Ok, vienmēr sakot tā. Kaste ir tukša. Tagad būs droši vien. Es visu nesalīkšu ekrānā. Jā, tas tā. Tā patīsams, kas man no ok ir. Tā. Vēl viena. Ok, man bija šitā kādreiz. Vēl bija kaut kas ar rozēm. Bet tas nebija viņiem. Bet jā, man kādreiz bija šitā kasete. Un es šito biju disku laikam redzējis, bet neaizmirstamā to es laikam nebiju redzējis. Un ja te ir oriģinālās kasetes iekšā, tad ir īstenībā diezgan nice. Mums jānotīra visi vāciņi. Un arī kasetes. Tā noteikti būs jātais vaļā. Īstenībā es varētu to arī izdarīt šeit. Tā, droši vien veselīgāk būtu, kas viņa aiztīta līdz pašam galam. Mans tīšanas process ar roku ir šāds. Tie, kas kādreiz ar kasetēm ņēmās, tie zina, kā daži tīna šitādā veidā. Es kā, ja nav daudz jātina, tad es aiztinu šitā. Jā, tur būs jāskatās. Ok. Jā. Jātaisīsim vaļā, kā mums te izskatās.
Tā, man jāliek kaut kur tā, lai jūs labāk redzat. Tā. Šitā tā. Kāds nezin, kā kasete iekšā izskatās, tad tagad redzēju. Tā, šitas ir slīdpapīrs, lai smuks polītis slīdētu. Te ir pašas polītis ar lempa. Īstenībā nav tik traki. Bišķīt kaut kāds minimāls smērējums, vai tas ir pelējums, vai vienkārši netīrs, nezinu. Tā, bet šitie te papīrīši. Un šitas ir, jā, šitas ir bijis kaut kur slapjumā. Jānotīra. Tā, es paņemšu salveti ar slapjumā samitinātu ūdeni, atlausīšu viņu. Es salveti ar samitinātu ūdeni, bet ūdenī samitināt salveti. Jā, tas nav. Sveiks, Saroks. Ko es labi ieķēru? Oi, te ir viss kaut kas. No tām, kas man konkrēti interesē, ir Johnny Atbalsis, Latvijas dejmūzikas izlase, Johnny Dance remixes. 7. izrādās, man visu laiku likās, ka 6 bija, bet es biju aizmirsis, ka ir arī 7. Es noteikti Facebook grupā ielikšu, jo tur viens prasīja, kurš ir pēdējais no Johnny remixiem. Un tā. Kaut kur jāliek tā, lai jūs arī redzat. Aizrāvos viens pats. Tā, noslaucīsim. Man vēl arī ir tas isopropyl alkoholu. Ar to es tīru visādu šmucus nost. Vai kaut kādus no uzlīmētiem papīrīšiem vai kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, ka es šito video ierakstu ielikšu. Es nezinu, vai TikTokā, bet es YouTube visticamāk ielikšu savā Rudolfs Cauma kanālā. Tad tur varēs apskatīties visu, kas man bija. Bet jā, no tiem, kas man interesē, ir Johnny Super Dance Hits, Johnny Atbalsts, Johnny Remixes un Latvijas dejmūzikas izlase. Tie bija tie. Un tur vēl šitas bija tāds no neizlasēm. Tā, šitas izskatās jau labāk. Tas arī izskatās labāk. Tā, galvenais, lai ir slīdīgā puse pareizā vietā. Vēreiz var iztīrīt. Tagad nekas nav. Tā, tur būs bišķīt vairāk. Jāpatīra. Tā. Nu, tie, kas nezin, šitas ir tas, kam lente iet pāri. Šeit nāk galviņa, kas piespiež viņu. Tā, lai viņa labāk saķeri būtu un labāk uztvert magnētisko to un magnētisko partikulu, aizmirst, kā viņš latviski ir. Un, lai nolasītu informāciju vai ierakstītu. Un tā, mēs varam pa lielam tā vienīgais, ka... Nē, šitā arī būs pareizi. Es varētu noslaucīt arī tāšu pašu lenta. Kas mums te vēl ir? Cik no galas atceros, man ir 4. latviešu dejas tipogrāfija tikai. 4. man liekas. Tas, kas ir manā kolekcijā. 1, 2, 3, 6 un 10. Un tagad man atnāca vāciņš. Man atnāca 3. kasete vēlreiz, un atnāca vāciņš 12. un iekšā bija 3. Es apmainīju, bet es nezinu, vai 10. bija pareizais. Šitās pārējās ir tās, ko es izdomāju turpināt to izlasu priekš sevis. Es patiecīgi pa gadiem cenšos savākt deju mūziku un ierakstīt. No Johnny Atbalstīja man savukārt, šis ir tas, kas man ir. Es pirmo sev savācu mūziku ierakstīju, otrajai man liekas, ka viena dziesma ir sūdīgā kvalitātē, līdz ar to es vēl neesmu ierakstījis viņa kasetē. Un tad ir šitās, kas ir normālā kvalitātē, 9. ir lenta beigta, un 10. man nav. Pēc 10. iznāca vēl The Best of Johnny Atbalsts, bet tā man neinteresēja, es gribu ciparus. Un te es tālāk pats taisu.
savas izlases. Šis ir sākot ar 2024. gadu, bet es iešu droši vien apakaļ gaitā vai kā un vispārējās. Tā, labi, kamēr nav izžūst tā saulete. Notīrīsim to lentu. Pa lielam šitas ir tas process, ko es daru, tad, kad es saņemu jaunas kasetes. Tā kā. Un tad ir katru kaseti es vienmēr pārtinu abos virzienos pilnībā, lai uztinās uz A puses sākumu. Un tad es iespējams arī redzu, vai ir kaut kādi defekti lentē vai nav. Tad redzu vai dzirdu. Tā. Saliksim šo kaseti apakaļ. Es pakratu, lai viņš iesēžās pareizi. Tas pamaz dīvainības ir rāpojās. Tā. Tas skrūvēsim apakaļ. Īstenībā vajadzētu to bišķīt patīrīt. Bet, nu labi, tas ir zem skrūves. Ok, Gustav, čau. Veiksmīgi tev dienu. Tā. Īstenībā es domāju, ja kāds grib, kā co-host būs, kā tas vispār izpaudīsies. Īstenībā jā. Varētu pamēģināt pat co-host, ja kādam ir vēlme. Es gribu pastīties, kā tas izskatīsies. Kā tas izskatīsies no manas puses. Es tikai redzējis, kā citi to dara, bet es pats neesmu nekad nebijis co-host, co-host. Leismejeru, man liekas, ka es nebiju co-host, es biju tajām kā guests. Tā, ok. Mūzika fonā ir dzirdama? Vai to es tikai dzirdu? You make me feel like I'm able to fly. Tā, ok, tā izskatās normāli, bet jāpārtina. Labi, īstenībā, joprojām kāds te ir. Tad es varu iziet cauri, bišķīt detalizētāk cauri visām kasetēm vēlreiz. Tās viss jāpārtina tā, bet vizuāli izskatās, ka ir ok. Ok, tā izskatās, ka būtu labi. Tā, laisnīgs viss. Laikam otrā pusē jāliek. Man jau vēl ir. Man no iepriekšējās sūtījuma kasetes palikušas, ko es vēl neesmu noklausījies. Un te arī izrādās, ka viņiem bija arī otrā kasete. Man bija kaut kāda, cik pareizē pie manis atklājoja pirmā kasete no Duets 2, bet šoreiz atnāca otrā kasete, kas man liekas arī salīdzinoši rētas pasākums ir. Reku ir vēl oriģinālā no tās paciņas, un tad man bija neoriģinālā, kur bija vienkārši papīrīts uzlīmēts virsū, ka tas ir gobzumiņš. Tā arī nav bieži sastopama. Bišķīt satrāmēts papīrīts, bet šitā man bērnībā bija. Un te vēl daži super dance hits, super diskotēku hits. Un brīnumainā kārtā es dabūju arī mikrofonu 92. Tās, man liekas, ir vispār super retas, un iekšā, man liekas, ka es paklausījos mazliet, bija ritīgā kasete. Kā, wow! Šitā nebija gaidījis, ka es dabūšu. Un tā vēl bija šitās Ziemassvētku sērijas. Parastie Ziemassvētki, bija Ziemassvētku roks, Ziemassvētku klasika. Es ka kaut kas tam līdzīgs bija, jā. Te visu laiku TikToks piedāvā invite Yuri to join live as guest. Es nezinu, vai tas ir domāts, ka viņš vienkārši piedāvā vai kāds actually prasās. Nav nejausmas. Tā, labi, skatīsimies tālāk, kas ir ar šito kaseti.
Šķiet ir pelējums, bet kopsumā izskatās, ka ir ok. Shine a night. Tā izstāst ir labi. Jautājums, vai tur būs. Es tagad domāju, vai sākt viņus klausīties. Es varētu jums nodemonstrēt, kā viņas izklausās. Cik, klausoties no telefona mikrofona, to varēs dzirdēt. Šitā izskatās diezgan labā kvalitātē. Arī lenta izskatās diezgan labi. Ja tā ir koļas kasete, tad šitā ir itīgi labā kvalitātē. Jā. Tā, šitas neliela šmucīti, bet izskatās, ka ir pieņemamā kvalitātē. Parasti tās kasetes, ko mazāk vajag, ir labākajā kvalitātē, jo tās visticamāk jau vismazāk klausīt. Tā, un šitā bija tā šitā rivčiks. Ja šitā ir rivčika kasete, te ir bišķītiņš muce, bet es mēģinu pats saskatīt, bet ne caur ekrānu, tāpēc jūs iespējams neredzēsiet. Zinu, uz ātro liekās, kaut kur kaut kas ķerās, bet uz ātro liekās, ka varētu būt ok šitā kasete. Tā. Mušpapīra kasete. Tā izskatās ok. Tieši tās kā mazāk vajag. Bet vai es viņu samainīšu, vai arī, es nezinu, vai varbūt arī kāds pirks. Bet sliktākā gadījumā es varu vienkārši pārrakstīt, jo man ir Latvijas deju mūzikas izlases, ko es gribu ierakstīt, un dažas nesanāk uz kaut kādām 60 minūtēm, bet mazāk, un tad tās kasetes ļoti labi der. Viņam garums atbilst. Tā, šitas ir mini pelējuma, bet pa lielam izskatās ok. Es klausos izlasi, kas man bija bērnībā. Man liekas, ka kasetē vai lentā. Man liekas, ka kasetē viņa bija. Jā, pareizi. Un tēvam bija kasete, kur bija šitā izlase. Tad bieži vien viņa tika drillēta. Un tur tagad raksta. Tā, kur es paliku. Jā, man tā kasete bija. Man viņa patikās. Pēc tam es viņu dabūju mantojumā sev. Un tad jau es neatceros, vai vienkārši viņa bija nodrillēta, vai kas ar viņu notika, bet man viņa vairs nebija. Un pēc atmiņas es viņu savācu atpakaļ. Otru pusi ar Facebook palīdzību. Labs cilvēks viens nopublicēja visu pilnu to izlasi. Tā kā forši. Ir patīkams atmiņas klausīties. Jā, es tā jūtu, ka lepus bišķīt norimies ir. Jā, es meklēju kasetes visādas. Gato, jā. Sveiks, es meklēju kasetes. Konkrēti es meklēju Johnny atbalsis, Johnny Super Dance Hits, Johnny Remixes, Latvijas deju mūzikas izlases. Johnny Feats, jā, tā bija vēl viena kasete, kas meklēja. Redzēju, tā man jau vienā krāmā meklēja ļoti daudz. Jā, viņas jau visās malās ir, bieži vien tiek pārdotas veselās čupās, un es arī mēdzu šad tad paņemt tās čupas, bet, nevienmēr tajās čupās arī ir kaut kas vajadzīgs. Mēdz būt tā, ka pārdod kaut kādas garažā stāvējušas kasetes, un pieņemsim tā kā šitā te ir ar pelējumu. Grūti pateikt, vai tur ir beigta lenta vai nav, bet, ja tas pelējums ir uzgājis jau uz pašas tās virsmas, tad viņi beigta, tad viņi nelietojami. Tad vai par pašu korpusu izmantot kā donoru kādam, kas ir saplīsis, bet lentu vairs nevar izmantot. Un man ir bijis jā, ka es nopērku veselu čupa kasetēm un no kaut kādām, nezinu, cik tur kaut kādus 50, 60 kasetes, man liekas, kaut kādas 5 bija tikai tādas, kas bija puslīdz ok. Skatījos, vai kāds Džonijs iepriekš tev, diemžēl nebija. Paldies! Jā. Džonī tā kā
daudzi viņus krāja, līdz ar to viņi tur tā apkārt nemētājās parasti. Bet, redz, kā man cilvēks forši atdeva šito te, un es dabūju. Šī te nav oriģinālā kasete, bet iespējams, ka kaut kur visās tajās viņa ir. Un man arī 11. ir. Tā kā tas man noderēs vai nu mainīšanai, visticamāk mainīšanai es Džonijs nepārdošu, jo tā ir tāda viena no sērijām, ko kolekcionē. Tā izskatās, ir bijusi sliktā vietā, bet lenta izskatās, tajā vietā ir slikti, bet tālāk, ka patina izskatās, ka ir tīri labi. Es cenšos skatīties atspulgu, tā kā ne atspulgu, bet lai atspīd kaut kā šitā. Un tad var redzēt, es pieņemu, ka tagad ekrānā var labāk redzēt tos defektus, ka viņi stīna. Bet uz acis labāk, ekrānā sliktāk to var redzēt. Vienmēr sakot, jā, šitā kasete visticamāk būs laba pārrakstīšanai. Tā man beidzās pirmā puse te. Šito es klausos. Man vecie. Tā, kas ir A puse, tā bija, ja nemaldos, the best of 89, 90, kaut kas tāds bija, man liekas. Otrā pusē es nezinu, kā to izlasu sauc, bet es pat cik viņi ierakstīja, tā kā viņi kādreiz bija man tēva kasetē, tad viņš lai skaitās kā man vecie. Tā, šitam te būs jāpaklausās, kas te ir. Pavisam mazliet ir pelējums, bet izskatās, ka lenta ir ok. Tas ir ļoti patīkami. Tā, All Stars Disco. Tā ir 60 minūtes, kas atbilst tam, kas ir rakstīts te. Ir, protams, šitās kasetes man baigi bieži ir bijusi ar pelējumu. Tās Dessauer, nezinu, kā viņi pareizi izrunā, baigi bieži ir ar pelējumu. Es nezinu, viņām laikam sūdīga lenta bija, vai viņas ir neizturīgākas pret mitrumu vai ko, bet šitās bieži vien ir ar pelējumu. Bet ar visu to viņas mēdz būt joprojām lietojamas. Jā, kas man šitas tāds bija atskaris. Es domāju, ka es šito lidināšu ārā papīrīt, jo es pats viņu neklausīšos, bet kaseti šitā baigi nosmērēt. Don't break my heart. Gribu pacietāt, ka kakls tāds dīvains. Tā. Jā, izstāst, ka kaut kas viņai tur pipetes arī tiks pārtīta. Arī pārtīšu uz abām pusēm. Jā, bišķīt kaut kāds pelējums viņai ir. Iztīsimies. Kā tas izskatās. Jūs pašas lentas ir pelējums. Jā, šitā visticamāk ir cauri. Diemžēl. Vēl pamēģināšu viņu paklausīties, bet ierakstam viņu stabili nederēs. Viņa paliek kā donors, jo pašas tās kasetes man patīkās. Tas ir smukas, vismaz manā skatījumā. Bet jā, lenta izskatās, ka beigta. Tā. Labi. Gadām liksim tur. Gadām tāds palielam virspusējs pārskats arī. Tā, šitas ir ar mazliet kaut kādu pelējumu, bet pavisam maziņu. Lenta izskatās laba. Tā, paņemsim, lai te neustinās kaut kādi kūkumi. Mēs aiztīsim vismaz līdz sākumam. Man vienmēr patīkās, ka, lai kasetes ir smuki, vai no uz vienu vai uz otru pusi līdz galam aiztīts, jo tad, ja viņas kaut kur pusceļā ir un ilgi stāvējušas, tad bieži vien tajā atvērtajā vietā sāk rasties kaut kādi bojājumi. Un tas jau ir slikti. Un šitās te Ziemassvētku
Ziemassvētku izlases, tās bija īri labas, cik es atceros. Man gan laikam viena tikai bija. Tā, vai nu te ir visa lenta cauri, vai te ir tikai atvērtā daļa. Kaut kas bišķīt uz lentas arī ir. Iespējams, ka viņa ir jau klausīta, tad, kad viņai bija kaut kāds spēlējums. Nu jā, vienmēr sakot, šitā būs jāklausās. Jā, reku ir balts. Viņa noklausīta, kad viņai jau bija spēlējums. Nu jā, tad var gadīties, ka šitā arī cauri. Bet, tas, ka ir vāciņi, jau ir liels pluss, jo es zinu, kādas ir dziesmas, un lielāko daļu var atrast pie tam lossless kvalitātē. Ar to es varu ierakstīt bieži vien pat labāk nekā tas oriģināls. Tā, kas mums šitā bija? Padina ok, kas te. Šitā ir mazliet pelējumu sāna, bet izskatās, ka uz pašas lentas viss ir ok. Tas ir labi. Būs īstenībā jāpaklausās. Es tikai dažas dziesmas no tiem ok zinu, kaut kādi tādas populārākās bija. Tā, kas mums ir ar šito brīnumu? Visu laiku jāskatās ir. Lai es jums rādu, ne tikai sev. Tā, kas te vispār rakstīts ir. Kāds salasīt, kas tas tāds ir. Ai. Nezinu, kas tur rakstīts ir. Nevar izlasīt. Bet, varbūt tur ir Dreģers, Aldis. Varbūt tas, ka tur ir rakstīts Aldis, jā. Šitā ir Dreģera kasete. Šitās parasti labi turās. Goldstars vispār diezgan labi turās. Un tā arī izskatās, ka ir ok. Nezinu, kā ir ar pašu ierakstu, bet tā ir ok. Tā. Man patīk šitie Johnny. Kam interesē dziesmu saraksts. Var uzmest aci. Bet šitas ir pieejams Discogā. Tā kā, ja kādam interesē savākt tās dziesmas vai vismaz paklausīties, tad Discogā var atrast lielu daļu no Johnny Dance hitiem. Un, no remix, Johnny remix ir visi izņemot 7. 7. es ievadīšu, bet tas man bija patīkams pārsteigums. Es biju aizmirsis, ka ir 7. Interesē reakcija, ka es nopublicēšu tajā Facebook grupā. Neko ir tā, kas mums tas bija 8. 11. Tā cerams var saskatīt. Šitam arī. Varbūt, ka šitās ir oriģinālās, tāpēc, ka viņas izstās īsākas. Ir kaut kas cits iekšā, bet nekas. Vāciņš ir. Donoru kasete ir, es varu ielikt labu lentu iekšā un ierakstīt sev parītīgam. Tā, šitas ir, kas te ir kaut kas notīrāms, vai tas ir uzprintēts tāds. Šeit ar spirtu būs jātīra nost. Tā, Globziņa kasete. Kurš kādreiz bija tāda kasetēs, kad šitādi garie vāciņi. Ar visiem dziesmu vārdiem un bildītēm un papildus informāciju pa izpildītāju. Forši, tā kā mums sastāv ar šito kaseti. Hei, tu esi pozitīvs, ja? Paldies! Jā, klasiskās kasetes, tā ir. Vecās labās. Man kā no bērnības es ar šitiem te ņemos tā, es vairākas reizes mēģināju visu to atmest. Bet man laikam tās kasetes ir tā kā vāji. Kā es ieraugu, kā pārdot tā visas, man vajag uzreiz nopirkt. Tad tagad, kamēr man ir daudz ko klausīties, un tad es varu vēl atturēties. Bet tad, ja tā kā es mēģinu atkal tikt no viņām vaļā, tad ir čau. Tas nevalkās. Parasti nevairāk pa gādu es varu izvilkt. Tā, tās ir līgo dziesmas, pirmā daļa. Bieži vien šitās, kas ir pašrakstītās, ir sūdīgā kvalitātē, lai gan iepriekšējā kasta, ko es dabūju, bija pašrakstītās, vismaz tā izskatījās, bet diezgan labā kvalitātē. Man arī tā slimība, bet nekrāja vairāk tikai paklausās. Jā. Vieta jau var aizņemt viņas diezgan. Es jau kādreiz ar lentām ar ņēmos, tas vēl vairāk vietu aizņem. Tas ir vispār čau. Tad no tā es pagaidām atturos, lai arī ik pa reizē man gribās nopirkt gan maģi, gan lentes, bet es tomēr atturos. Vienreiz man bija
cilvēks, kas pārdeva kasetes kopā ar lentām, es nopirku, es tā izgāju cauri, paskatījos tās lentas, un es sapratu, ka nē, es nevaru iesākt arī ar to ņemties. Kā varēju atturēties, bet, kasetes, jā, kasetes laikam ir un paliek man tā vājība. Šitā kasete ir ar pelējumu, bet vismaz uz virsmas te sākumā izskaties, kas mums... Reku tās rozes! Tu mani 4, ok, kasetes. Šitais, vai es kaut ko kā jaucu? Jā, 4 kasetes. Ej, tu nost! Labs. Nice. Tā, kasetes labās, tak maksāja 1,5 lati tukšās. Tukšās kasetes. Īstenībā es neatceros, cik maksāja tukšās kasetes. Es atceros, kad ir ierakstu kasetes maksāja, nezinu, vai 5 vai 10 lati bija, ka es pirku tos Džonijus un Džonija atbalsts, un tās, man liekas, bija dārgas. Bet tukšās kasetes, man liekas, ka es pat nebiju pircis. Vismaz tajos laikos. Es biju pircis ar ierakstu, jo man visādas kasetes bija, un man bija kur rakstīt. Līdz ar to es tukšās neesmu pircis. Šitas te man patīkās. Man patīk tas noformējums, šitas te gailītim, kas ir tās kasetes. Man patīk šis noformējums. Tā, 4,7/10 LS. Jā, tas bija šitām te kasetēm, kas jau bija licenzētās. Viņām bija uzreiz cipars augstāk. Kaut kādiem Džonijiem, kas bija Super Dance Kids vai Džonija remixes, tie bija stipri lētāk, jo tas jau bija nelicenzētās pirātiskās kopijas. Tur arī attiecīgi arī cena bija. Tā, šitas pastīsimies, kā mums izskatās. Lenta izskatās, sānā laba, bet pati lenta izskatās bišķi pleķaina. Pastīsimies, vai tas ir dzirdams. Jā, bija. Kur šitam jau arī ir hologrāfiskais. Es no vārtiņa labāk redzēs. Jā. Kā forši. Atceros, ka es pirku. Es biju nopircis 7. Džonija atbalstas, bet vai otrādi. Es biju nopircis Super Dance Kids 8, un iekšā bija Džonija Dance Kids 7. Džonija atbalsts 7. Un tad es paņēmu pārkopēju to sev, aizgāju uz veikalu, samainīju pret īsto, un es dabūju abas divas viņas. Tā, bet varēja pie kasešu veičiem sarunāt pirciņās, lai ordinālos pārkopēju. To es nezināju. Es kādreiz uz Lāčplēša ielas dzīvoju. Uz Lāčplēša un Barona krustojuma. Aptuveni, ne tieši, bet aptuveni kaut kur tajā rajonā bija viens mazs veikaliņš, kur varēja ieiet un pateikt, lai viņi no kompaktdiska tev ieraksta kasetē, ko tu gribi. Es ik pa reizē gāju, domāju, tā kā varētu, tā kā nē, es beigās to neizdarīju toreiz, bet tāda opcija bija. Es atceros. Nav jausmas, kāda bija tā reālā kvalitāte, kādā viņi ieraksta. Bet, jā, kas tikai nebija. Tā, šitas ir bišķi ar pelējumu, bišķi ķerās kaut kas, bet tas varbūt tās arī šitais sūdiņš, kas ķerās. Ok. Pultvējiņi. Imants Kalniņš. Tā, kas viss te vēl ir. Es tik atceros, ka es kioskā Džonija Super Dance, Džonija remixes, man liekas, 4 pirku. Viņā bija tas When do I get to sing my way? Bija remix tāds, kurš bija salīdzinoši sūdīgā kvalitātē. Es vēl domāju, nopirku kasetu un kvalitāte tāda nekāda. Bet tajos laikos pirātiskajiem kasetēm tur visu kaut ko varēja sagaidīt. Tā kasete vismaz uz lentas izskatās ok. Sāns ir ar pelējumu diezgan labu, bet izskatās, ka virsma ir ok. Vācu akordeons. Daži vāciņi arī bišķītiņi izliekti. Vairs neturās kā vajag kopā. Tā,
Kas tas tagad ir? What? Drag the puzzle into the play. Kas tā pa miseni ir? Es nevaru laivā iet bez čekošanās? Jesus. Tas, laikam, ir domāts tiem, kas uzliek laivu un aiziet istabu mazgāt. Tā. Kas mums ir dziesmu svētki? Nu jā, šitos es parasti. Tie man absolūti neinteresē. Man labāk patīk klausīties studiju versijas. Nu, oriģinālās. Tas arī ir ar pelējumu uz sāna. Kāpēc tur ķerās bišķītī? Tā te ir. Okay. Tā, kaut kā tā. Varbūt tas derēs pārakstīšanai. Kas mums ir uz lentes? Kaut kas bišķīt ir uz lentes, bet iespējams, ka būs lietojama. Tā. Tā. Tas mums ir līvi. Bailes par ziņģēm. Zinu, ka bija, kam ritīgi interesēja tieši līvu kasetes. Nezinu, vai ar šitā arī ir tāda, kas ir preta. Lai gan es īstenībā ir redzēts diezgan, nu labi, neteiksim bieži, bet ir redzēti, kas mums ir lentu. Lenta ir aizdomīga, būs jāklausās. Bet ir cilvēki, kas viņas kolekcionē vienkārši tikai, lai būtu kasete, viņam vienalga, vai tur ir ieraksts īstais vai nav un kādā kvalitātē. Ir cilvēki, kuriem tikai pašu kaseti kā tādu vajag. Tā, šitas ir kaut kas ir Latvija, kas vai nu ir līgo dziesmas, vai arī, nezinu, varbūt visticamāk šlāgeri, vai nu līgo vai parastie. Bet šitā kasete varētu, ja viņai, kad ir, nepaskatījos lentu, ja viņai ir normāla lenta, tad viņu var pārrakstīt. Es īsti nevaru saprast, mums jāpaklausās. Jā, šitā bija vēl viena sērija. Super diskotēka hīts. Man kaut kādas dažas tagad ienācās ar pēdējo kasti. Man liekas, ka kaut kāds 5 vai 6 ienācās kasetes, bet 77 nav. Man 78 ir, 71. Labi. 77 nebija, bet šitā kasete neizstās oriģinālā. Būs interesanti paklausīties, kas ir iekšā viņās. Kas mums ir? Šitā ir dziesmas. DJ Bobo. Let Yourself Be Free. Tā ir zināma Yellow. The Premix tādu. How. To es zinu, bet Premix. Ok. Army of Lovers. Slita parāda. Tā man patīkās. Nezinu, vai tā versija konkrēti. Šitā labas dziesmas arī īstenībā. To būs jāpaklausās, ja atradīšu oriģinālo kaseti, ja ne, tad iespējams ierakstīt savu viņu. Tā, Imants Kalniņš. Par lietām, kuras tā ar neko nepāriet. Nē, tā ar nekad nepāriet. Jā, pamācīties lasīt. Bišķīt ir pleķi. Redzēsim, vai tie ir dzirdami vai nē. Hit Fascination. Extra. Pirmā dziesma. Tā noteikti ir daudziem zināma. Vismaz tā tēma. Jā, šitien ir labas dziesmas. Pieņemu, ka interesanti, pat vecajām kasetēm bieži vien viņus izvelk šitā te ārā. Zāru. Nezinu, kāpēc. Vai nu tas maģis bija ar sūdīgi piespiešanu vai kā, bet jā, daudzās kasetēs viņš ir šitā uz āru vairāk kā vajag. Tā, nu jā, šitās kasetes. Man gribās teikt, visticamāk, viņi nebūs lietojami, jo viņi čīkstēs un smērēs. Vizuāli viņi izskatās ok, bet visticamāk, ka viņi nebūs lietojami.
Bet man patīk tās dziesmu saraksts, kas tur ir, un to es varētu ierakstīt sev citā kasetē. Ir labs dziesmiņas. Tā. Vēl ir. Jā, šis Francis Goja. Nav ne jausmas, neesmu tādu nekad dzirdējis. Vismaz nosaukumu ne. Varbūt tās, ka kāda dziesmas ir dzirdētas, bet vismaz pēc nosaukuma nav ne jausmas, kas tas tāds ir. Ne mūzikas stils, nekas nav ne jausmas. Būs jāpaklausās. Tas bišķītiņ tāds maziņu lipeklīgumu, kas nav īpaši labi. Bet, redzēs, pārtīs viņu abos virzienos un tad skatīsies, ko viņi darīs. Vai viņam būs spēlēt spējīgi vai nē. Tā. Kindergarten favorites. Ok, bērndārs dziesmiņas. Šitas ir ar pelējumu uz sāna. Bet bišķi uz lentes neko neredz. Baigi īsa viņi ir, bet iespējams, kad varēs pārrakstīt. Tā, jā, šito es droši vien, ka arī ārā paliek tikai kaseti uz pārrakstīšanu. Ok. Otra, viena no tām, ko es vācu. Latvijas deju mūzikas izlase, kas beigās pārgāja uz nosaukumu Latvijas dejas, un es tādā garā arī turpinu viņa. Kas mums te pa dziesmām ir. Ja kādam interesē, tad paņemsim tev labi redzams. Tranzīts, Los Amigos, Voyage, Forte. Sveiks, DJs Sveiks. Nesen runājos ar DJ Sveiks. Laivā, tā. Ramona Raiz. Jā, viņai ir tīri labas dziesmas. Jā, te ir vairākas, kas ir pašas dziesmas. Būs jāpaklausās ar cerību, ka tā kasete ir īstā. Jo īstenībā Latvijas deju mūzikas izlasēm ir ļoti grūti dabūt dziesmu. Tās, kas ir itīgi populāras, vēl var dabūt, bet tās, kas bija mazāk populāras, tās ir itīgi grūti dabūt. Tā. Un reku ir tā, kas bija nepareizā kastītē, un tagad ir pareizā. Jautājums, vai viņa būs klausāma, jo viņai ir virsū pelējums. Diezgan normāli. Pastīsimies, kā mums izskatās. Droši vien, ka jāklausās būs. Es varētu, īstenībā to varētu arī satīrīt. Paliks skrūgries. Es domāju, ka es šito ar satīrīšu tagad. Tā izklapojās tagad kaklu vairāk jūt. Medus vai kaut kas jāpaņem. Tā, aiziešu saslapināšu. Salvetē kaut. Tā. Tā ir normāli. Ka nenoslaukt uz galam rokas. Tā. Satīt, lai viņš netinās ārā. Tā. Šitā es parasti apstrādāju. Tās kasetes, kas ir ar pelējumu. Tā, ok. Tas tā kā būtu. Šķiet, mums trāpījies, lai pažūst.
Tā. Nu, un tad papīrīši jānātīja. Domāju, ka varētu šī tuvāk palikt. Es labāk redzat. Un es varētu piebīdīties tuvāk logam. Tā. Jā. Satīrīsim šitos. Lai tie pelējumi tur vairs nav. Okay. Jā, šito notīrīsim. Ar sauso sauletīti vēl notīra. Tā, nu jau ir labāk. Tā, nu vai, liksim atpakaļ. Šito es laikam pasatīrīju. Tā, ok. Tā. Jāieliek ar šits papīrīts. Tā. Tā, ok. Tur kaut kas vidū izskatās, ka varētu būt lentē, vai arī tas vienkārši ir, kur viņa bija. Tā, kā tu uzpasē to filca gabaliņu, lai smuks? Es baigi daudz viņam parasti neko nedaru. Nu, ar teorētiski bišķīt ar slapi patīrīt. Bet, ja tur virsū ir pelējums palicis no lentes, tad var tā pakašāt nost. Bet, nu, es viņu baigi nekašāju, tāpēc, ka viņš var nonākt nost, un tad viņš ir jālīmē, un tā ir baigā ķēpa. Bet parasti pa lielam es viņu atstāju tāds, kāds viņš ir. Ja netīrs, tad es viņu noslauku, un tas arī ir viss. Tā. Tas bija pareizā puse, kā es viņu ieliku. Labi, ja būs nepareizā puse, es viņu atgriezīšu pēc tam riņķī. Nepiefiksēju. Vai es pareizo pusi uzlaiku, bet nekas. Kas skrūvēja skrūvus, parasti sākumā paskrūvēja viņu atpakaļ gaitā, lai viņi smuki iesēžās tajā savā sliedītē. Rieviņām. Citādi bieži vien ir tā, kad viņi brutāli skrūvē uzreiz iekšā, viņi neieiet pareizi, un tad viņš vienkārši plēš vaļā to caurumu. Tad pēc tam jau viņi vairs neturās kā vēņi. Nu tā, nu jau tā kasete daudz smukāk izskatās. Tagad tikai būs jāpaklausās. Kas viss dziesmas būs remiksā? Jā, un ne tajā labākajā visticamāk. Tā, ok. Kas mums te vēl pa brīnumiem? Gaidi mani Ventas krastā. Latvijas šlagera parāda numur 6, 93. gads. Šitā pa brīnumu izskatās. Jūs gan labi, mazliet lipīgums izskatās, ka ir.
Pleķi izskatās, ka ir tikai atvērtajā daļā. Ok, veiksim darbā tad tev. Nevajag. Tā. Jā. Turpina labu darbu. Man patīk. Paldies, man prieks, ka patīk. Man pašam ar patīk, tāpēc arī es to izdaru. Tāds vaļas prieks. Tā. Īsnībā man šitā kasete jau ir. Tad varētu mierīgi paņemt šo izmantot ierakstiem. Tieši šitāds Goldstars man pat nav bijusi, man liekas, šitāda kasete. Lenta izskatās ok vismaz sākumā. Pelējams uz sāniem nav. Šitā potenciāli varētu būt labi ierakstiem. Tā. Jā, šitā, man liekas, disko gairi ievadīt. Tā. Albano Endromina Polver. Šitie man no bērnības patīk. Jautājums, vai šitā ir oriģinālā kasete, bet tā, kas mums ir RT, un te ir RT potenciāli, tā varētu būt oriģinālā kasete. Bet kamēr nepaklausīsies, neuzzinās, kā mums izskatās lenta. Izskatās laikam ok. Iespējams, ka ja būs slikta kvalitāte ierakstam, es pa jaunu ierakstīšu, jo šitā mūzika jau ir pieejama internetā. Īstenībā pēc nosaukumiem es dažas zinu. Gan jau pārējās arī dzirdēts. Ok. Šitās kasetes, kas ir bez skrūvēm, kas ir vienkārši sakausētās kopā, tas ir viens no sliktākajiem variantiem, kā var uztaisīt kaseti. Jo, ja kaut kas ar viņu notiek, tad vai nu tev ir viņi jāizmet, vai viņi tev ir jāatplēš vaļā. Un visticamāk, ka tās atplēšanas arī diez cik smuka nebūs, ja vispār lietojama. Šitas ir diezgan normāli pelējumu sāna. Tas pašas lentes arī ir. Redzēs, vai tas būs dzirdams. Bet šitādu Ricky Van Sheltonu nezinu. Nav nejausmas, kas par žanru. Un paklausīsimies. Pēc bildes izskatās, ka varētu būt kaut kāds country mūzika. Tā kā, nezinu. Varbūt ir country mūzika, varbūt nav. Hot Smokey. Šitas ir labs. Tā, kas mums ir? Max. Šitā laikam nebūs īstā kasete. Bet varbūt tās kāda no tām pārējām ir. Kā mums izskatās stāvoklis. Atvērtā daļa bija bojāta, bet šitā puse izskatās ok. Pelējums gan ir uz sāniem, bet maz. Ok, bet ja šitā nebūs, ja neatradīšu īsto kaseti, es varu ierakstīt, jo Smokijs man patīk tās. Lielākā daļa no Smokijas dziesmām man patīk, un ja te ir greatest hits, īstenībā, kas tur pa hitiem bija. Living Next Door to Alice. Tā ir ļoti labi zināma dziesma. Don't play rock and roll to me. Zināma. I can't stay here tonight. It's your life, Zinu. Lay back in your arms of someone. Arī zināms. Answer now, you think you know. We're flying high. Changing all time. Pārējās pēc nosaukumiem es neatpazīstu, bet es domāju, ka tās arī dzirdēju. Tad ir hitmix. Man parasti šitie hitmix nepatīk, jo viņi bieži vien ir uztaisīti pavisam prasti tādi. Tāpēc man liekas, ka vienīgais, ko es biju nopircis, ir 40 hitu megamix, kas iznāca. Man liekas, ka Apples izlaida viņu, bet es varu arī sameloties. Un tas man patikās, tas bija ok samiksēts. Tā, kas mums te vispār ir. Lielais miks, kaimiņi. Vienīgais, ka kasete ir cita. Vasaras populārākie 2003. Tā kā, tas hitmix tur nav, tas man nav žēl. Tā vasaras kasete varētu būt daudz labāka. Tā. Un uz ātro izskatās, ka lenta ir ok. Nice! Tik ilgi būs ko klausīties tagad. Wow! Tam ir sabojāts vārciņš salauzts. Nekas. Vecais ratiņš. 92.
Tas ir nice un bez spēlējuma vismaz sānos. Un pati lenta ir arī ok. Nice. 92 neesmu, man liekas, pat dzirdējis. Šī kasete piederēja Silvai, atcīmēt. Silvas kasete. Nu, tagad šī ir mana kasete. Vēlreiz liels paldies tam, kurš man šito atsūtīja. Šitas noformējums pat pišķīt izskatās pēc Lapīnska. Viņam bija līdzīgi noformēts kasetes un kasetes pārsvarām. Lentes, man liekas, bija citādā. Bet jā, šitas arī ir interesants. Lenta izskatās laba. Lipeklis arī laikam nav. Šitā varētu būt pat tīri labā kvalitātē. Tas nozīmē, ka es viņu varētu digitalizēt. Tā dziesma man patīkās, ka droši vien jūs pagājām nedzirdat, kamēr es tīnu. Tā, kas mums ir favorīts? Muļķa sirds. Kas tad gan visticamāk nebūs īstā? Škapelējums ir uz sāniem. Pašas lentes. Es tās, ka tā ir klausīt. Daudz. Redzēsim, vai būs ritīgā. Jā. Vienīgi jums 6. Tas ir normāli pelējumi. Jū, te uz lentes. Nē. Tikai atvērtajā vietā bija izskatās. Ok. Tad varbūt tās, ka nav tik slikti ar šito. Tad mēs varētu iztīsim viņu līdz galam. Un potenciāli viņi varbūt ir klausām. Un lietojam. Tā, kas mums te vēl ir? Šito, man liekas, ka es biju kaut kad klausījies. Tā, it kā var klausīties, bet sevi es tā neturētu viņas klausīšanos. Tā. Kaut kas bišķīt ir uz pašas lentes. Būs jāklausās, vai tas ir dzirdams. Bardaks 800. Tepat ir laikam tīti gadsimti. Jā, šitas ir BB brokastis. Man bija kasete kādreiz šitā te. Jautājums, vai šeit ir īstā kasete. Šitā izstās beig gara priekš tā ieraksta. Varbūt tās, ka te ir kaut kāds Džonijs vai kaut kas tam līdzīgs, kas īstenībā būtu forši. Redzēsim. Tāpēc man patīkās, ka es saņemu kasti ar kasetēm un tad iet visam cauri. Skatīties, tas patīk. Kaut ko jaunu atrod, kaut ko nebijuši vai sen neredzēt. Līga. Šitā man kādreiz bija. Ir pelējuma. Bet pašas lentes laikam nav, kas ir pozitīvi. Šitā būs lietojama kasete. Tā. Šitā vēl. 96.4, 96.1. 90. beigās panesās tā numerācija, kad šlāgera mūzikas parāde, nevis 1, 96. gads, bet 96.1. Un es sākumā domāju, ka tas ir katram gadam iet no 1 līdz uz augšu. Bet izrādās, ka nē, jo ir 96, ja nemaldos, līdz 5. Un tad ir 97.6. Tā kā dīvaini tā numerācija. Čau! Prājam retro gamer. Čau! Nec kā es te ar kasetēm atrādos, saņēmu kasti. Un tagad eju cauri un skatos, kas tur labs ir. Tā ir pelējuma, šitā varētu būt beigta. Skatīsimies. Tad, kad liks uz klausīšanos, vai viņi jau ir klausām vai nē. Tā, tas mums vēl viss. Vasaras vispopulārākās. Man bija 2003. kasete, bet šitā pat gads nav. Tas vispār pa gadu.
Nice, klasiskā kasešu attīšanas. Jā! to es visu mūžu, kopš bērnības es ar šito te. Man šitais te ritīgi sen jau ir. Es kaut kad nejauši uzkāpu viņam virsū un salauzu otru galu, bet man šitais ritīgi, viņš ir perfekts, viņš visām kasetēm der. Un tāpēc es viņu turu, pat ja, kad viņš ir saplēs, es viņu joprojām turu un izmantoju pārtīšanai. Viņš ir ideāls. Tā, lenta izskatās ok. Ar visu to, ka uz sāna ir pelējumus, bet uz pašas lentas nav. Izskatās, ka būs ok. Tā, tas mums te vēl ir. Ka Johnija atbalsts. Tā ir tā sērija, ko es meklēju. 4. man jau bija. Man trūks tikai 1., 2. un 10. Tas arī ir ar pelējumu. Kastīsimies. Kas mums ir ar lentu, tad interesanti izliekusies, grūti saprast ir. Bet laikam, nezinu, uz ātro izskatās, ka nav uz lēnas pašas. Kastīte, ka ir Jussi Pekonens. Man liekas, ka biju dzirdējis viņa dziesmas, tādas lausīgās dziesmas tās ir, bet man nav nejausmas, kā tur bija. Tā, atgādināja par to, kā mēdz kasetes līmēt ar caurspīdīgu līmlēntu jautājums, cik slikti bija tā darīt. Ar skoču līmēt ir ok, tikai jālīmē ir uz pareizās puses, jo no šīs puses nāk virsū galviņa, kas viņu nolasa, tāpēc jālīmē no otras puses. Un es esmu sev, pieņemsim, izprintēju šitādu te, kur to lentu var smuki ielikt, tā, lai viņa nav tā kā šitā slīpa, bet lai viņa smuki taisni, viens gabals pret otru. Es ielieku viņu šeit iekšā, uzlīmēju virsū, apgriežu šķērēm tā, lai nekas nav apkārt nekāda lipīgā daļa, un ir ok. Un ja tā smuki salīmē, ja smuki salīmē, tad ir ok, jo man liekas, ka daudz sliktāk ir, es esmu redzējis, kur salīmē, es nezinu, kas tā kaut nagu laka vai kaut kāda, ritīga ķēpa tāda, kas viņa salīp, jā, bet baigais tāda bumbuls tur ir, kas knapi iet cauri visam tam korpusam. Tas gan ir traki. Bet ar skoču līmēt, un ja no otras puses līmē, tad ir ok. Tā arī parasti dara. Šitien, kad Tina jūt, ka viņš ir salīps, nozīmē, ka šito tīti nevar, tā ir lēnām jāspēlē ar cerību, ka, nē, rekupelējums ir. Jā, šitā laikam ir cauri. Bet ok, korpuss kasetē ir, šeit var ielikt jaunu lentu un ierakstīt visu pa jaunu, tā kā nekas. Man jau ir visādi donoriņi. Tā kā. Šitās man patīk, šitajās ir forši. Šitājās ar forši to parādīšu. Var uzlīmēt virsū. Tagad no gals necos, kur man bija tieši tā kasete, kas līmēja. Labi, es laikam uz ātro neatradīšu, bet jā, man ir tas printerīts mazais, ar ko izprintēt. Un tad šitien tieši tā vieta, kur smuki var uzlīmēt, viņš labi izskatās. Šitā kasete arī izskatās labā stāvoklī, kas ir labi, 90. Varēšu kādus Johnny's vai kaut ko ierakstīt, kas te vispār bija iekšā. Tas bija tas country. Apklausās būs, varbūt kaut kas tāds, kas ir, ko var pat atstāt, ko var klausīties. Tā, kas mums te vēl ir? Almandalīra, tā man patīkās. Lai gan jāsaka, tā man ne visas dziesmas. What Fabulous Lover, tā man patīkās. Sphinx man patīkās. Queen of Chinatown, Follow Me. Never Trust a Pretty Face arī bija ok. Ir kāds kasetes ar hip-hop rap, Eminem. Pašlaik tā kā neredzēju nevienu tādu, ko es atpazītu. Es gan tādu mūziku neklausos, es rap, hip-hop praktiski neklausos, tāpēc pēc nosaukumiem es varu arī neatpazīt. Man te bija
Un šitāds te Ricky Sheldon, to man nav nejausmas, kas tas ir, bet pēc vāciņa izskatās, tas varētu būt country. Un kas mums te vēl bija? Vēl bija viens kaut kāds džeks. Tagad uz otru laikam. Bet tas ir romantic songs, tas nebūs. Tas nebūs hip-hops un raps. Tā, es nepaskatīšu to kaseti. Bet, jā, liekas, ka nav ne hip-hops, ne raps, nekas tam līdzīgs. Tuvākais, kas var būt, ir Latvijas deju mūzikas izlase, kur viņi šad tad ieliek kaut ko uz to pusi. Bet, tas ir vizitors, no viņiem ar man šitas patikās. Te ir otrā pusē Smokijs. Atjaukt. Redzēsim, vai Amanda Līra kasete būs te. Bet, ja nebūs, tad to var arī ierakstīt. No problēmu. Tā. Vispopulārākās Latvijas, bet kā viņš tur saucās? Vasaras dziesmas. Vispopulārākās. Veciet. Ok. Tā. Kas pēc pārsvarā. Jā, es ņemu Facebookā vai no Marketplace vai kādā no grupām. Šo konkrēti man atsūtīja cilvēks, kas man TikTokā skatījās video un teica, ka viņam žēl izmest ārā un viņš man pieteicās atsūtīt savus kasetes. Tad es tagad izdomāju uztaisīt laivu un parādīt. Tā kā laivā atvērt visu kasti un iziet cauri visam, ko viņš ir atsūtījis. Un te ir daudz tādas, kas ir fantastic, par ko man liels prieks. Un šitas īstenībā arī. Šitā arī varētu būt labi, ja tā ir oriģinālā kasete, tad būs labs. Kādreiz es SSA arī pirku, bet nezinu, kaut kā es esam vairāk neuzticos. Pa lielam tikai Facebookā. Arī tajās grupās, kur es esmu, tur jau arī plus mīnus, mēs tur viens otru zinām, un tad jau arī vieglāk ir tā kā uzticēšanās tur vairāk. Šitā tā kasete, kas man bērnībā kādreiz bija, tagad dabūju atpakaļ. Ne konkrēti tieši šī kasete, bet par šis modelis man patikās. Šitas ir hroms, jā, hroms. Ja šitien ir caurumiņš, tad ir hroms. Ja šitien ir cieta, tad ir pirmais tips. Ja šeit ir vaļā, tad ir otrais tips. Un ja vēl šeit ir caurumiņš, tad tas ir ceturtais tips. Trešajam tipam nebija atsevišķs atzīmes. Tā, es man arī gribētos kādu Walkman un pāris kasetes. Jā, es gan nezinu, kā izklausītos uz šitiem portatīvajiem maziem kasešu playerīšiem, Walkmaniem vai kaut kādiem, kā tas izklausītos, cik kvalitatīvi būtu, jo tajos laikos jau droši vien bija ok, bet tagad mūsdienās es nezinu. Tā, labi, beidzās lenta. Līdzās uzlikšu kādu citu. Tikko klausījos pēc savu kaseti. Zinu, šitā ties uzlīmē virsū, tās uzlīmītas, beigfoši man patīkās. Es pēc atmiņas savācu kādreiz bērnībā bijuši izlases, un tad sarakstu sev apakaļ. Tā. Tad es varu uzlikt. Es vēl nav vecajiem. Te bija iekšā. It's a final countdown. Viņš ir bīstam spēlēt. Tāds ļoti populārs dziesma. Es neizdomāju kaut ko nobloķēt, bet es ceru, ka būs ok. Tā. Būs jānoprāt, ka Walkman nav. Walkman ir dārgi, jā. Man bērnībā bija viens, bet tas modelis eBay 80. 80 vēl ir ok, bet tur ir tāda astronauta, kas tur 100 tirgo. Tā kā, ja tas ir tieši oriģinālais Walkman, jo daudz jau vienkārši jebkuru portatīvo kasešu players uzskata pa Walkman. Es īstenībā varu parādīt, man ir Walkman kasete. Čemodāni vēl nopatīk tukšajām kasetēm. Kur ir Walkman kasete. Man bērnībā bija 90 minūšu gara. Es ieraudzīju
eBayā, kur tirgoja viens vienkārši kasetēm, un tur bija šitas iekšā, un es nenoturēju, vienkārši nopirku. Man bija vienalga, es gribēju to kaseti. No, ritīgi interesanti. Vārtiņš, ka viņai nebija, bet man bija vienalga, es gribēju to kaseti. Esmu mierināts. Tā. Retro vairāk tā tēmā aiziet. Nu, jā, protams, katram jau ir savas lietiņas, kas vairāk patīkās un tā tālāk. Tas jau ir normāli. Tāpēc jau mēs esam katrs atšķirīgi, lai būtu interesantāk. Ja mēs visi būtu vienādi, galīgi nebūtu interesanti. Tā šitas ir mazlietiņ izskatās, ka mazlietiņ ir lipīgs. Bet arī pārtīšana varētu to atrisināt. Visnībā tās studijas, miks, dziesmu izlases, es nebiju redzējis. Jā, te ir vēl viens vecais ratiņš. Arī 90. Pagam, mums bija 92, kur viņš palika. Man bija 92. Es kaut kādu brītiņu skatījos. Ietskrīt tā kasete. Šitā jābūt. Burvīgi. Un tad šitas ir kaut kas pāvēzē. Kas tās pālus dziesmām. Te kaut kas ir bijis virsū uzlīmēts pārrakstīts. Ja tā, kas neizstās daudz sološi. Tā. Es vispār arī domāju pāris CD nopirkt. Viņi šobrīd labās cenās. Jā, CD tāds, kāds saka, uznāciens vēl nav bijis atpakaļ. Kasetēm ir, platēm ir, bet CD īsti nav. Tā kā jā, tagad visticamāk var vēl pirkt visu kaut ko, un ja gadījumā būs kaut kāds atpakaļ uznāciens, tad cenas leks augšā. Tā, šitā laikam bija salīdzinoši reta kasete. Kaut kad jau bija šitā, man gan saturs tur absolūti neinteresē. Tā, kas mums ir lenta? Lenta izstās nevisai. Apklausās būs vai ir ok. Es kaut kā arī ar CD mēģināju. Man ir kaut kādi joprojām CD ir, bet kaut kā, nezinu. Kaut kā tas neuzrunā man baigi. Kasetes, jā. Lai gan CD pats var ierakstīt, bet kasetēs rakstīt man kaut kā labāk patīkās. Tur ir, es pat nezinu, kā to pastāstīt. CD vienkārši digitāls, tu iededzini tur visu iekšā viens pret viens. Kasetē ir savi kaut kādi mini defektiņi un kaut kādi tādi sīkumiņi, kas man tieši uzrunā, ja tā var nosaukt. Tā, es biju krāma tirgu ļoti daudz bootleg disku, tad neviena īsti, kurš likās oriģināls. Jā, man liekas, ka 90. beigās, 2000. sākumā bija ritīgi daudz visādi šitie te pirātiskie diski. Tā kā, tie, kas ir sapirkušies, droši vien tagad viņas tirgo nost. Tā neizskatās daudz sološi, bet varbūt būs ok. Bet šitas ir vienkārši wow. Šito es biju aizmirsis, ka eksistē arī 7. Tas ir nice. Šito noteikti diskogā ievadīšu iekšā. Ja šitā nebūs oriģinālā kasete, un starp pārējām arī nebūs, tad es noteikti sev ierakstīšu viņu. Nice! Ej, tu nost! Nice. Iedomājies, man būs, ka es būšu savācis visu setting. Ir sanācis uzdurties datorspēlēm kasetēs. Jā, tas gan bija labu laiciņu atpakaļ. Man bija, liekas, kaut kāds 5-6 kasetes bija, kur bija viena vai divas bija izskatījās pēc oriģinālajām, un pārējās bija pašrakstītas. Un es biju ielicis sludinājumu tā kā, uz atdošanu. Man liekas, ka savāca viens, kas kaut kādam muzejam vai kaut kam tam līdzīgam. Bet, jā, bijis. Bet, man liekas, ka jau kaut kādus, 5-6 gadus, cik es te kaut ko esmu ņēmis, ar kasetēm nav bijis neviens dators. Varbūt tas man kaut kur kādu fotogrāfiju vēl ir no tām, kas bija, bet jā, tagad nav bijis.
Tā lenta ir aizdomīga, bet varbūt lietojama. Man redz, man bērnībā pirmais dators bija Žilitona, kur uz kārtiģiem spēlē. Es nekad neesmu savā mūžā uz kasetēm rakstījis. Tā kā man nav bijis dators, kas no kasetēm var nolasīt kaut kādas programmas spēles, līdz ar to tas priekš manis nav tā, tas nevelk man tik ļoti. Es pieņemu, ka tas arī pirmkārt ļoti lēns process, to iedzīt kaseti datorā, tā kā programma. Un, jā, tas man tā baigi neuzrunāja. Kas mums te notiekās? Tā izskatās pat lietojama. Kas šis bija Klaidermans? Klaidermans, klavieru puika. Es tas klavierēm moči. Ir šis tas, kas ir klausāms, bet ilgstoši tā vienkārši plika klavieru mūziku neuzrunā. Tā, man ir viens aparāts, kas var spēlēt spēles no kasetēm. Dubults iemesls dabūk Walkman. Spēlēt no kasetēm, bet tu domā Walkmanu izmantot, lai viņš tās kasetes nolasītu? Man liekas, ka tie kasetu aparāti, kas ir datoriem, viņiem bišķi citādāk lasās, bet varbūt arī, ka tās lentas tieši bija citādākas. Viņiem asāks tas signāls. Tāpēc bieži vien tās kasetes, kas ir paredzētas datorprogrammām, viņās mūzika, tā kā sūdīgāk izklausās, jo viņas nav tam domātas. Tā, ko tu man te bišķītiņ salācējies? Nē, tas izskatās labi. Tā. Kas man šeit bija zēļi? Man liekas, ka šito es jau esmu digitalizējis. Tā. Bet īstenībā labi, ka viņi rakstīja uz šitām kasetēm, tāpēc, ka šitās daudz ilgāk velk nekā šitā te. Ja šitai arī pelējams, nav daudz, bet ir. Kā mums izskatās lenta. Lenta arī pleķāja, iespējams, ka šitā ir arī off, bet jāklausās. Tā, kas te vēl ir? Ziemassvētki Dailes teātrī. Ok. Šitas droši vien nav priekš manis. Dailes teātrī. Lai gan īstenībā jāklausās, varbūt tās kaut kas. Tā, cik esmu lasījis strādā, bet testēt vēl nav sanācis. Droši vien, kas strādā, varbūt tās, ja kaut kāda kasete, kas ir vairāk vai mazāk pat bojājumi, varbūt tās tad viņam ir grūtāk. Bet, princips jau tas ieraksts ir tieši tāds pats, līdz ar to spēlēm vajadzētu strādāt, kurā gadījumā. Un šitā kasete ir vēl viens man šodienas prieks. Šitās ir ļoti grūti dabūt Johnny Heats. Es dabūju nesen. Iepriekšējā kastē man bija tikai kasete nepareizā vāciņā, līdz ar to es izprintēju vāciņu, bet šeit ir visa kasete ar visu pareizo vāciņu. Nice! Cik maz vajag cilvēkam priekam. Tas, ka lenta arī ir laba, vizuāli arī kasete izskatās. Nice! Tas ir riteņi nice. Kur tā kasete, ko es iepriekš dabūju. Šitā bija tikai plika kasete. Tad es izprintēju vāciņu. Tāda blāvs izskatās, bet vismaz ir. Tā, jā, šitas ir vienkārši nice. Palikušas tikai nedaudz kasetes, kurām iziet cauri. Un tad jāsāk domāt par klausīšanu. Tā, kas mums te ir? Tas izskatās, ka varētu būt ok. Jā, lenta izskatās ok. Latvijas zvaigznes. Man bija dots uz digitalizēšanu Latvijas. Man liekas, ka man tā kasete varētu būt. Es tūlīt paskatīšos.
Jā, ko ir? Uz digitalizēšanu man ir iedota 99, un redz, ko es tikko dabūju priekš sevis 2000. Interesanti. Tas ir nāks. Varbūt. Varbūt, ka tam cilvēkam pat interesēs šitā kasete. Man pašam būs jāklausās, varbūt tas, ka man arī pat būs vēlme viņu atstāt sev. Tā, ok. Tā, kas mums te lenta bija, ok. Daudz es strīmoju? Nē, es ļoti maz strīmoju. Tā kā bija Covid laiks, tad es YouTube miksējos, bet TikTokā es laikam vienu reizi biju live pamiksēties testa pēc, un nesen es biju kā viesis Robertam Leismēram. Mēs tur papļāpājām bišķīt live, bet tā nē. Šitā ir pa lielam pirmais tāds, nu, tā kā salīdzinoši normāls streams. No, tā kā nav man tā pieredze uz strīmošanu, bet, lai es varētu man ir tā kā uz datoru salikts viss, lai būtu ok, bet TikToks man neļauj strīmot no datora, kamēr es neesmu savācis tās vajadzīgās stundas, līdz ar to man jāiet no telefona. Bet nekas, šitādam kastešu apskatam neko vairāk arī nevajag. Tā, es tā domāju, ka ja vēl kaut kas atnāks, vēl kādas kasetes, vai nu es pirkšu, vai kāds man uzdāvinās, tad es noteikti uztaisīšu atkal live. Man ļoti interesē, cik daudz cilvēkiem patīk šitā skatīties. Tā kasete laikam nebūs laba. Tā, man bija otrādi, man sākumā neļāva telefonu. Tev no telefona neļāva TikToks? Ok, interesanti. Bet, nu, tagad, jā, kad es te dažas nedēļas atpakaļ es mēģināju, jā, man izmet ārā, kad ķeksīšu, cik daudz no tā visa es varu, kas man ir jāsavāc, lai es varētu no datora strīmot. Jā. Tā, bet no datora varēja kaut kāda noteikuma video spēļu strīmot. Varbūt tās arī, ka tieši video spēlēm ir kaut kāds citādāks. Jo parastais vlog droši vien, kad no telefona un spēles atkal vairāk no datora. Ok. Tas varbūt tā kā mums lenta izskatās. Arī bišķīt viņa līp. Labi, jāsaptina, lai nav tie savēlumi. Jā, redz šitādām te, kurām bišķītiņi līp, viņām potenciāli viņas varētu čīkstēt, kad spēlē, kas ir principā, tad viņa nav lietojama. Es ceru, ka nē. Man arī šitās lazernieces patīk. Reku ir, man tas Desauers bija kaut kur, tas nozīmē, ka šitā visticamāk nav īstā kasete. Desauers kaut kur bija. Nu jā, pēc tam es viņas mēģināšu savākt pareizajos vāciņos. Tā, šitais arī visticamāk nav īstais. Mazgāt viņas, ja tu domā lentu pašu mazgāt, tas, man liekas, ir nereāli. Jo, kā tu viņas nomazgāsi tā, lai viņa nesabojājās, lai nesaburzās? Katru to gabaliņu ar vati, es nezinu, man liekas, ka tā ir drausmīgi ķēpa. Pašu kasetes korpusu, jā, es viņu mēdzu, ja ir tiešām ritīgi netīrs, tad es mēdzu attaisīt to kaseti vaļā, izņemt visu saturu ārā un kārtīgi nošrubīt ar švamīt ūdeni un tad ir ok. Bet lentu mazgāt, nē. Ja ir maziņš posmiņš, tad vēl var ar vatas kociņu samitrināt ūdenī vai spirtā. Bet ja vajag visu lentu mazgāt, nē. Nu, vismaz es to nedaru, es nezinu. Tad tur jābūt kaut kādam super zelta ierakstam, lai to darītu. Jo pašlaik tās kasetes tomēr ir salīdzinoši daudz. Lai es ceru kā kādai vatei, es no abām pusēm. Jā, bet tad visticamāk ir vajadzīgs vai nu kaut kāds aparāts tam paredzēts vai kaut kas tam līdzīgs, jo parastajam maģim jau ir galviņa un te ir tā mēlīte, pret kuru viņš atspiežās, tad tur jāvāc ārā ir, no tās otras puses, es domāju, ka varētu. Es esmu laidis tam, kas ir pelējams, es laidis pārlieku vati gan no otras puses, gan no šitās puses, un tad es tīnu.
Tas var palīdzēt tā kā patīrīt viņu, bet mazgāt kā tādu, pie tam, ja tu viņu slapju satīsi iekšā, man liekas, ka tas tur pēc tam būs ilgi, kamēr tu viņu izžāvēs, jo iekšpusē viņa stipri švakāk žūst. Es taisītu kaut kādu pārēju, vai kādu maļu, lai tīri tik motors darbojās. Teorētiski var, bet es saku, man nav bijis īsti tāda kasete, ko, šausmas, točno vajadzētu saglabāt un tā tālāk. Parasti tad vai nu es viņu donoros aizlaižu, es nemet ārā. Principā es donoros viņu aizlaižu un viss, vai arī atdod, tā kad pa daudz viņi sakarējušies. Kasetei skatos, ka, lai arī lenta nav sapelējusi, bet izskatās, ka spēlētu sūdīgi maļi. Varbūt nākotnē, jā. Varbūt nākotnē var, bet varbūt nākotnē būs jau tādas iekārtas, kur tev vispār pat tīt nevajadzēs, un tikai puf, un tev jau ir viss, tev ir tā kā tikko no veikala nopirkt. Un tas būtu interesanti. Tad jebkuru kaseti vari dabūt atpakaļ tādā stāvoklī, kā viņa bija tikko izlaista, tikko uzražota vai tikko ierakstīta. Tas būtu interesanti. Es domāju, visus Džonijus un visus šitos te dabūt perfektā stāvoklī. Tas būtu wow. Tā. Šlāger pavasars 2003. Kaut kādi, man liekas, ka viena vai divas no izlasēm jau ir parādījušās Deezerī. Iespējams arī Spotifyā. Es Spotify neklausos. Es Deezer izmantoju. Šādi tādu. Principā es mūziku lādēšanai Deezer izmantoju. Jo es maksāju katru mēnesi to abonentu maksu, un tad ir programma, ar kuru var ielādēt no tā Deezer sev dziesmas, un tad es viņas lādēju, lai kasetēs ierakstītu, un tā mēs pārsvarā viņu izmantojam. Jā. Nē, Deezmix, man liekas, viņš saucās. Sākumā bija Deezloaders. Jā, D-Mix, jā, D-Mix. To es izmantoju. Un joprojām strādā. More creators want to co-host, tur cik kaut ārzemnieki. Tā. Jā, es jau arī visus flaku vēl. Priekš kasešu ierakstiem es visu flacā vēl. Flak, kurš viņu izrunā. Tā runājoties, ja man neatcerējos, vai es esmu paskatījies, vai neesmu paskatījies. Parasti labāk patīk, ka pirkstu turēt to spolīt, lai viņš tur netinās vaļā. Man kaut kāds pāris reizes bijis, ka es tīnu un šitā te lenta aiziet garām. Tāpēc es cenšos ar vienu pirkstu turēt to otru spolīt. Tā, ko nevar atrast, to solsīgu. Jā, tieši tā! Tieši tā, tā kā es vācu visādus Džonijus un tos, tad ir es pirmo ņemu Deezeri, ja tur nav, tad nākamais ir solsīgu, un ja tur nav, tad es eju Root Tracker. Jo tur mēdz būt uzreiz albumi vai izlases, un tad var vieglāk atrast. Man liekas, ka man ir kaut kādas viena vai varbūt divas dziesmas, ko es neesmu atradis, ko es varbūt YouTube es atradis. Es viņu ielādēju, lai vismaz man zinu, kas tā pa dziesma ir. Tā, spēļu soundtrack nevienmēr viegli atradam. Par to gan es nemācēšu teikt, jo tos es nemeklēju, bet jā, visticamāk. Tā, šitā kasete izskatās lenta, ok. Kūpinātais gribēja pieslēgties, bet pārdomāja laikam. Tā, ok, šitā kasete iespējams lietojam. The Music Heroes. Nā, šitā laba dziesma. Labas dziesmas te ir, šito arī varētu. Ja šitā nav oriģinālā, tad būs jāieraksta. 24 great hits. Šeit tad reāli gribās paklausīties kaut ko tādu. Tā, Aivars Šits, kur to es vienmēr esmu apbrīnājis, uzvārds fantastisks. Viņš skatās no angliskās puses. Angliski runājošai tautai būtu droši smieklīgi.
She's got the look. Īstenībā es neatceros, es pat esmu klausījies viņa mūziku. Būs jāklausa. Vai tas ir kaut kas tāds, kas man patīk. Tā, nu tad liekam nē, nav gluži pēdējā. Šitādu Sony modeli nebija redzējis. HDF, interesants tāds. Kā vārciņš ir aprakstīts ar pildspalvu. Jā, bet... And we go la 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 la. Ok, tik tālu izskatās, ka šitā ir labā kvalitātē. Ok, nice. Latvijas šlāgeru izlase. 92. Ja šeit ir labā kvalitāte, varbūt, ka te ir kāda dziesma, kas nav pieejama digitāli. Tad šito varētu nodigitalizēt arī. Tā, tad ir 2 krievu kasetes. Tas visticamāk. Nē. Ārzemju, vai? Mēs franču. Elēna un bērni. Mūzika no seriāla. Tādu nezinu. Kāda ir jocīgākā kasete kolekcija? Jocīgākā? Man liekas, ka tā kā mūzikas ziņā jocīgākā. Mūzikas ziņā jocīgākā visticamāk ir tā, ko es tagad šajā kastē dabūju, Jusī Pekonens. Es neatceros, kādas tādas dziesmas bija, bet man liekas, tur bija baigā ākstīšanās. Bet tā kā izskata ziņā, man liekas, ka nav tāda neviena īpaši jocīga. Tas prātā nenāk sitiena. Bet satura ziņā, jā, visticamāk, ka tas ir Jusī Pekonens. Un vizuāli. Varbūt es lietās apskatīšu tev kaseti, ko es iedomājos. Daniels Rēbus un MC Šmits. Tas ir tiem, kuriem ir visādi iztēli. Šitā ir sūdīgā stāvoklī, tā ir uz pārdošanu kopā, veselā čupā. Bet apmēram tā kā es šitā spērku, tā es arī. Tā kā ir kasetes, kas man īsti tā kā nevajag, tad es... Vai ne? Es pa to pašu. Danielam Rēbusam jau arī tādu tēmu, bet no arī tādas losīgās dziesmas arī ir. Tie vārdi tādi. Gluži nesakarīgi, bet jā, tā, kas mums šito es nezinu. Lente normāli, šito varētu pārrakstīt. Kādiem šitās īsās visticamāk man noderēs Latvijas deju mūzikas izlasēm pārrakstīt. Jo tur 2000 sākumā vairākiem gadiem ir ļoti maz mūzikas, līdz ar to tur kīs arī vien derēs. Tā, ok, tas izgājis cauri visām kasetēm. Droši vien, ka tagad jāpasūt riemais. Taisīt es šodien galīgi neko negribu. Un varbūt es pēc tam pieslēgšos otru piegājienu. Tā kā es klausīšos, kas katrā kasetē ir iekšā. Tā kā, ja kādam interesē, var vēlāk pieslēgties. Tā kā pagaidām čau un iespējams uz drīz tikšanos. Čau! Jā, man prieks ar, ka piekāpi. Tā, tagad kas man te jāspiež, lai šo visu pārtraukt? Poga ir. Oh my God. Es jūtos tā kā ops. Šitā ir stopoga. And live. Yes. Go live for 9 more minutes to reach stage 4. I think I'm good.